Tātad, kāpēc bija vajadzīga šāda kompanija Meropal Šveicē? Ja galvenie operējošie uzņēmumi bija IBC International Business Consult, kas bija reģistrēts Monrovijā, Liberijā, un kā to Čārls Taylor darījumus, un arī šo kompaniju pārstāvēja Rudolfs Meroni, un savukārt vērtspapīrus dimantu aprečošanai gādāja kompanija Swift International Business Service Canada, ko vadīja Ņujorkā dzīvojošs Denis Murvijs. Un šīs kompānijas oficiālais pārstāvis bija mums jau zināmais Rudolfs Meroni. Un šāda kompānija Meropal Šveicē bija nepieciešama tāpēc, lai daudz maz cienījamā valstī reģistrēta firma varētu aizņemties līdzekļus no kredītiestātiem. Lūk, šeit mēs to redzam banking relationship Meropal Šveicē. Un šī kompānija spēja pārliecināt bankas, ka ir vērts izsniegt kredītu, kas tiek garantēts ar vērtspapīriem, kas savukārt tiek garantēti ar šiem te konfliktu zonās salaupītiem asņainiem dibantiem. Jo tādiem offshoriem kā Liberijā vai Kanādā reģistrēti IBC vai Swift, tiem bankas negrib acīm redzot uzticēt naudu. Un šeit, piemēram, ir redzams viens no līgumiem starp IBC, kas kārto Čārls Taylor lietas, Swift International, un tātad parakstījis ir doktors Rudolfs Meroni. Un visa dimantu un ieroču plūsma faktiski ir dokumentēta jau 90. gados, un tātad ieroču plūsma no Bulgārijas uzņēmuma Kintex pretī saņemot dimantus gāja uz Liberiju. Un savukārt pēc tam dimanti savu firmu Inters BV Hāgas pilsētā Holandē tika realizēti pārdoti Antverpenē, Beļģijā, jo, kā zināms, Antverpenē ir viens no lielākajiem pasaules centriem dārglietu ražošanā. Un šīs piegādes un darījumi, tas viss ir pilnībā dokumentēts, tāpēc Itālijas policija vispirms novēroja iesaistīto pušu tikšanos reizes Cīrihē, bet pēc tam izsludināja starptautiskajā meklēšanā vairāk nekā 10 aizdomās turamos, tajā skaitā arī Rudolfu Meroni. Lūk, šis ir Itālijas prokuratūras pieprasījums izsludināt meklēšanā veselu rindu personas, kur kārtas numurs 57 ir Rudolfam Meroni no Šveices. Un visas izmeklēšanā iesaistītās personas tika arestētas agrāk vai vēlāk, un arī Rudolfs Meroni, kurš tika noķerts Parīzē Charles de Gaulle lidostā, pēc tam viņš tika steigšs aizvests uz tuvāko iecirkni Roissy pilsētā, aizdomās par naudas atmaskāšanu. Tātad Itālijas prokuratūra raksta Interpolam. Šis birojs, kā zināms, jūsu nodaļā kopš 94. gada pavasara, tātad šobrīd var runāt jau par 4 gadus ilgušu izmeklēšanu, veids sarežģītu un konstruktīvu pirmstiesas izmeklēšanu lietā par naudas atmaskāšanu, ļaunprātīgu valūtas starpniecību, nelikumīgas izcelsmes naudas laišanu apgrozībā un apmaiņu, nelikumīgu kara un kodola ieroču tirzniecību un citām lietām sazarotām un asociatīvā krimināla rakstura kontekstā. Šobrīd izmeklēšana noskaidrojas lietā 65 apsūdzētos, kuriem Torre Annunziata pilsētas tiesas izmeklēšanas tiesnesis, doktors Tomaso Miranda, ir nozīmējis iepriekšēju tiesas sēdi 98. gada 14. jūlijā. Un tātad minētām 65 personām celtās apsūdzības ir par apvienošanos, lai pastrādātu noziegumus, par naudas atmazgāšanu, ļaunprātīgu valūtas starpniecību, kontrabandu un vadības dokumentu izdošanu.